Nu, tātad esam ielogojušies veikalā, jā, un šeit ir sadaļas, tātad kosmētikas sadaļa, veselības sadaļa, matu un ķermeņu sadaļa, ēdienas sadaļa un tā tālāk un tā tālāk. Nu, pieņemsim, mēs pa kosmētikas sadaļu aiziesim, nu, kaut ko izvēlamies, pieņemsim, mums vajag maskas, jā, tad mēs liekam maskas. Un pat cik mums ir 3 veidu maskas, tad mēs šeit varam izvēlēties. Jā, tad, kad mums vajag vai nu mitrinošo, vai nu izgaismojošo, vai liftinga. Ja tur vajag liftingu, tad mēs attiecīgi uzspiežam uz liftingu, jā, un tad liekam grozā. Izvēlamies, vienmēr sakot, kādas maskas vajag. Tas ir tā, ja ir vairāki produkti, jā, tad nākamo produktu, ja mēs liekam, nu, pieņemsim acu pači, ieliekam šitā te groziņā un kārtu. Un viņš ieliek grozā. Un šeit augšā ir groziņš, jā, tad mēs augšā uzejam uz groziņu. Groziņā jau ir samestas preces, ieliekam ķekšus, lai viss iezīmējās. Galējo summu mēs redzam šeit, 27,000 punkti, jā, un 54,49, tātad attiecīgi, jā. Nu, lūk, un ja pieņemsim, kaut ko gribās izmest ārā, tad mēs vienkārši kaut ko nospiežam šeit uz krustiņu un izmetam ārā. Nu, pieņemsim, mēs varam pamēģināt izmest ārā, un tad mēs apstiprinām ar konfirmu, un mums paliek 3 preces. Viņas ir ieķeksētas, un tad mēs redzam, ka mums 22,000 punkti un 46 eiro. Nu, tad ejam uz apmaksu. Kad viss ir kārtībā, mēs ejam uz apmaksu. Šeit ir iespējas mainīt datumus, ja kādreiz redzēsiet čatā lūgumu nomainīt datumus tur uz priekšu vai apakaļ, tad šeit to var darīt, ja, šādā te veidā vienkārši uzkrušķinot. Bet nu šajā gadījumā mums neko mainīt nevajag. Viss te paliek kā ir, šeit viss paliek kā ir, šeit ieķiksējam ķeksi, lai mums uz e-pasta atnāk informācija, un šeit izvēlamies centra shipping, ja mēs vēlamies bezmaksas piegādi ar mazu summu uz mūsu šo te centru Rīgā, ja. Centra shipping, un tad attiecīgi skatāmies šeit viss tas pats, tad mums šeit recipienti vienmēr ir jānorāda savs vārds uzvārds, vienmēr, jā, jo ja netiks ierakstīts vārds uzvārds, mums būs diezko grūti atšifrēt, ka tā ir jūsu paka, tad būs jāmeklē pēc ID numuriem, un tad tas aizņems ilgāku laiku, lai saprast. Tā mēs vienkārši uzreiz redzam, ka mums ir, Sandrai ir atnākusi paka, mēs ieliekam čatā informāciju, un tad jau attiecīgi ar Omnivas starpniecību, kuru jūs pati apmaksājat, jā, tad arī attiecīgi mēs piegādājam un noformējam pasūtījumu. Tad, kad šeit viss ir izpildīts, tad spiežam šeit pay, jā, un viņš aiziet uz apmaksu. Tā, labi. Nu, lūk, un šeit viņš izmet ārā to tādu lodziņu, jā, kur mēs veicam maksu, tad te ievadam savu e-pastu. Attiecīgi šeit mēs izvēlamies, ka mēs maksāsim ar karti, šeit ievadam kartes ciparus, jā, kas ir uz kartes mēnesi un gadu derīguma termiņu, un to CVC kodi, kas ir 3 ciparu kods, jā, uz kartes norādītais vārds, no kura jūs maksāsiet, un šeit nesaglabājam informāciju. Nesaglabājam informāciju, jo mazums jums gadīsies iespēja samaksāt no kāda cita konta. Nu, tad spiežam maksāt, un tas ir arī viss. Lai jauka iepirkšanās!